Prieks tev redzēt YouTube kanālā Vienkāršības. Mans vārds ir Ričards, un šī ir vieta, kur apstāties, apzināties un ietekmēt. Šodienas tēma, ka tavs IQ nav galvenais panākumu veidotājs. Kas ir tavs galvenais panākumu veidotājs? Tūlīt metīsimies iekšā tēmā, un to tad arī uzzināsi. Ja jau IQ nav galvenais, kas nosaka tavs panākums, tad, protams, rodas loģisks jautājums, kas tad īstenībā nosaka šos panākumus. Un šodien mēs parunāsim un padarbosimies ar emocionālo inteliģenci. Bet soli pa solim metamies iekšā un sākam ar to, ka mēs paši esam saskārušies, paši visticamāk esam nonākuši tajās vai citās situācijās, vai redzējuši, ka citi cilvēki, kas ir gudri, inteliģenti, pieļauj muļķīgas kļūdas. Tā tas ir, protams, ka ir. Ja? Un līdz ar to, it īpaši tas ir visbiežāk saskarsmē ar citiem cilvēkiem, un te ir tas jautājums, vai tā ir nezināšana. Protams, ka kaut kādās situācijās tā būs nezināšana, bet lielākoties es teiktu, ka nē. Vai tās ir nevadītas emocijas, tad es teiktu, ka tā atbilde ir jā. Bet paņemam konkrēti tad divus scenārijus, divus piemērus, caur kuriem mēs tad labāk sapratīsim, par ko tad mēs runājam, ja? Kas tad ir tā emocionālā inteliģence un ko tā mums dod. Lūk, un paņemam situāciju, kad ir kaut kāda sapulce, nezinu, vai tikšanās, vai saruna, kur, piemēram, tavs kolēģis, nezinu, vai vadītājs, ja, vai kāds cits cilvēks asā tonī un visiem dzirdot, pat divatā, ja šī saruna ir, nokritizē to tavu priekšlikumu. Un kas bieži vien notiek, ka cilvēks cērt pretī, asi reaģē, rodas spriedze, rodas konflikts, rodas strīds, un par konstruktīvu kaut kādu sarunu, kaut kādu konstruktīvu dialogu vispār varam aizmirst. Bet, ja mēs pieslēdzam emocionālo inteliģenci, ja cilvēkam piemīt šīs te prasmes, tad kā notiek tas scenārijs 2? Tas notiek tā, ka faktiski nav šāda te tūlītēja asa reakcija, sāsināt reakciju, bet principā pa lielam cilvēks mierīgi ietur pauzi, uzdod kaut kāds precizējošs jautājums, mēģina saprast tos iemeslus, un rezultātā ir cieņpilna profesionāla atmosfēra, kur, teiksim, kopīgi tad tiek rastas risinājums. Tāpēc tā atšķirība starp vienu un otru scenāriju ir tāda, ka spēja apzināties to savu atbildi, spēja apzināties to savu reakciju, nevis ļauties impulsam. Tāpēc es ceru, ka tu jau lēnām saprati tās emocionālās inteliģences vērtību, ja, saprati, par ko tad ir stāsts, bet nesteidzamies par visu, kā es saku, soli pa solim iesim tālāk. Lūk, un ja mēs runājam par emocionālo inteliģenci, tad mēs runājam par 4 faktoriem, jeb 4 virzieniem, 4 jomām, jeb 4 prasmēm. Un pirmā ir atpazīt. Atpazīt savas emocijas. Es iešu dziļumā, līdz ar to šeit es tikai nodefinēšu un parādīšu. Otrs ir saprast. Tātad saprast iemeslus savām emocijām, ja, kāpēc mēs tā reaģējam, no kurienes tas nāk. Nākamais, tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad mēs jau mācamies vadīt un, protams, arī izmantot šīs savas emocijas, savas reakcijas. Un 4. ir empātija. Viennozīmīgi, ja mēs runājam par emocionālo inteliģenci, mums ir jārunā par empātiju. Tātad, ko nozīmē empātija? Saprast citus. Lūk, un te tāda zināmā mērā arī tā definīcija, un emocionālā inteliģence ir spēja būt gudram emociju jomā. Pavisam vienkārši. Tātad apzināties, saprast, vadīt gan savas, gan zināmā mērā arī citu cilvēku sajūtas. Man patīk dati arī, jā, jo bez tiem nekur. Un ir tāds Daniels Golemans, psihologs un emocionālās inteliģences jēdzienu popularizētājs, ir arī tāda grāmata.
Un kas tad tur, kāda ir viņa atziņa? Tā viņa atziņa ir tāda, ka 80% panākumu dzīvē balstās uz emocionālo inteliģenci. Un ja es tā paņemu to savu pieredzi, to, kā es tam visam esmu gājis cauri, kā es esmu attīstījis šīs prasmes, un kāds es biju pirms tam, kad es nezināju, kas ir emocionālā inteliģence. Un tad, kad es ar to sāku strādāt, un tad, kad jau es zināmā mērā tā ļoti spēcīgi to esmu sevi attīstījis, es zinu, ka bez emocionālās inteliģences tā ir nakts, ja? Ar emocionālo inteliģenci tā ir diena, un es varu teikt, ka es piekrītu šiem statistikas datiem, šiem pētījumiem. Bet tagad ejam dziļumā. Tātad pirmais mēs runājām par emocionālo inteliģenci, tā ir atpazīšana, tātad iepazīsti sevi, un te ir stāsts, ka ir jāuzdod šajā posmā tas jautājums, ko es šobrīd jūtu. Ja? Tātad, kādas ir tās tavas sajūtas? Un es teiktu, ka tajās vai citās situācijās, piemēram, arī sarunā ar kolēģiem, vai sarunā ar vadītāju, vai kaut kādās sapulcēs, vai projektu mītiņos, vai apmācībās, vai ģimenē galu galā, vai attiecībās, nav svarīgi. Tur, kur mums ir kaut kāda komunikācija vai saskarsme ar kādiem cilvēkiem vai notikumiem, ja, tad uzdod sev šo jautājumu, ko es šobrīd jūtu. Nosaki, kas ir tās emocijas. Tās ir prieks, tās ir bailes, tās ir dusmas, tās ir trauksmes, tās ir skumjas. Kas tā ir par emociju? Ko tu jūti tajā brīdī? Un tur nav jānosoda sevi par šīm sajūtām, jo tu sāc strādāt. Tu sāc strādāt ar emocionālo inteliģenci. Un es vilkšu cauri šiem 4 posmiem vienu piemēru. Un tas piemērs ir par to, ka Ričards iepērks veikalā bieži vien, tur, kur es iepirkos, ja, bija rindas, maz kases, un gal galā bieži vien arī pārdevēji lēni strādā. Ko dara Ričards? Ričards sāka uzvilkties, Ričards sāka tur, un vēl pat bija situācijas, kad jau arī skaļi publiski izteikties. Es noteikti neesmu priecīgs par to, kā es uzvedos, ja, un nekādā veidā tas nav ok, tāpēc ar to ir strādāts, un tādas situācijas vairs nav. Tāpēc es teicu, ka es patiešām esmu strādājis un sasniedzis, var pat teikt, ka kaut kā 95% to līmeni attiecībā uz emocionālo inteliģenci. Ja? Un te, ja ir jāstrādā šobrīd ar kaut vai šo piemēru, tad uzdodot jautājumu, ja, kas tad man bija, kā es jūtos tajā brīdī, tad tas bija aizkaitinājums, tas bija dusmas un tāda neapmierinātība. Lūk, es nosaku, ko es to brīdi jūtu. Ja? Tāpēc šajā posmā, kādas ir tavas emocijas? Ir svarīgi apzināties, ja? Sevi iepazīt. Nākamais jau ir tad, kad tu saproti, kādas ir tās tavas emocijas un sajūtas, atklāj iemeslus. Tev ir jāsaprot, kas rada šos iemeslus, no kurienes aug kājas galu galā. Jautājums, kāpēc es tā jūtos? Uzdod šo jautājumu, kāpēc es tā jūtos? Un ja virzam tālāk šo piemēru ar veikalu, ar rindu, kur Ričards neapmierināts, ja, un tā viņa sajūta, mēs atceramies, ja, ir aizkaitinātība, neapmierinātība. Kāpēc es tā jūtos? Es sāku analizēt. Un tas stāsts ir par ko, un tā nav atruna, ja, tas stāsts ir par to, ka es esmu pieredzis visu tā dinamiski. Ja. Hei, izskrien no sērijas, ja, man tur vajag, kā es saku, ja 5:20 no rīta Ričards, kad pieceļās, ja, vai brīvdienās, piemēram, no rīta pieceļos, hop, acis vaļā, pēc 3 minūtēm man kaut kur jau ir jāskrien, man kaut kas jau ir jādara. Nu, lūk, un tas iemesls tam, ka man patīk dinamika, man patīk straujums, un te man rinda apstādina, zināmā mērā, kasieris arī, un tā ir tā atbilde. Un tad es, saprotu, ka, hei, šis ir tas iemesls, kāpēc man ir šīs te neapmierinātības, dusmas un viss pārējās.
Vēl ko es ieteiktu, raksti dienas grāmatu. Nav svarīgi, vai veids kaut kādas pierakstus, kaut kādā ilgākā laika posmā par to, par šīm sajūtām, par šiem notikumiem, par šīm savām domām. Un tad, kad tu pārskatīsi tos ierakstus, tad, kad tu tam izies cauri, tu sapratīsi tos savus uzvedības modeļus, tos savus emocionālos modeļus, un tu sapratīsi, kas izraisa noteiktas reakcijas. Jo nebūs jau 55 varianti. Pa lielam 1, 2, maksimums 3, ja, tādas konkrētas situācijas, konkrētas emocijas, konkrēti iemesli, kāpēc tas rodas. Bet šis ir svarīgi, lai apzinātos, ja, kas ir tie iemesli. Nu, lūk, tad, kad mēs esam jau pirmo, otro izdarījuši, tad mēs jau virzamies tālāk. Tālāk jau ir menedžments, ja, tālāk ir vadība. Kā tad to, ko mēs zinām, kā mēs jūtamies un kāpēc mēs tā jūtamies, kā to izmantot. Pirmais, ja, kā praktizēt, kā vadīt, ja, šīs emocijas. Atceramies, emocionālā inteligence ir par gudru emociju vadīšanu. Tad, kad tu sajūti, ja, ka hei, tūlīt, kad tev paņem šīs spēcīgās sajūtas, ko tu dari, iepauzē. Kurš ir teicis, ka tev uzreiz 3 sekundēs vai 5 sekundēs vai 10 sekundēs ir jāatbild? Kurš? Ja? Kurš ir teicis, ka tev uzreiz jāšauj ārā? Kurš? Neviens. Ja? Tāpēc iepauzē. Vadi. Ieelpo, izelpo, vienalga. Bet iepauzē. Šai brīdī nesteidzies. Nav vulkāna izvirdums jātaisa. Vai uzdod, piemēram, sev tajā brīdī jautājumu, bet ko es īsti gribu panākt? Kāda reakcija man palīdzēs atrisināt situāciju? Vai es, kā es saku savā meitenē, te iepriekšējā komandai, kuras vadību un arī pirms tā, es saku, kā lūdzu tev palīdzēs, ka tu tagad izliki ārā šausmas, tas nav normāli, viss, jā, es tur nestrādāšu, kā tas tev palīdzēs un kā tas palīdzēs otram cilvēkam. Kā? Nekā. Tāpēc sajūti, ka nāks tūlīt ārā, iepauzē, ieelpo, izelpo un uzdod sev šo jautājumu. Ko es īsti vēlos panākt? Un, piemēram, arī situācijā ar šo rindu, ar šo kasieru, ja, un ar šīm manām emocijām un iemesliem, no kuriem, ja, es uzdodu sev jautājumu, ko es gribu panākt ar to, ka es te tagad, ja, neko, pilnīgi neko. Ko es varu izdarīt? Es varu tajā laikā padomāt par aktuālām lietām, par kaut ko foršu, kaut ko lielisku, par to, kas man tajā brīdī ir svarīgs, un tad jau arī rinda pienāks. Un tā es šobrīd arī daru. Zināmā mērā man arī ļoti ir palīdzējis, teiksim, nevienam nav noslēpums, kā liela daļa zina, bet es kaut kur pusotru gadu dzīvoju Spānijā, un šeit tas ritms un tā kultūra ir pavisam savādāka. Un līdz ar to šis man pastiprināti iemācīja šādās situācijās vadīt un izmantot savas emocijas. Mierīgi, nepiespiesti, pienāca rinda, fantastiski, jā. Pēc tam tu vari, Ričards, skriet tālāk. Tāpēc, lūk, 3 soļi, kas noteikti jums palīdzēs vadīt un izmantot savas emocijas. Ja? Un teiktu, ka paškontrola nav emocija apspiešana, jo tā zināmā mērā ir tāda apzināta telpa starp to impulsu, ja? un rīcību. Un pa vidu, ja? Ir tā tava vadība, ir tā tava kontrola. Protams, bet tas, kur tas ir vajadzīgs, protams, kā vajag smieties, protams, kā, diemžēl, ja ir situācijas, tad vajag izraudāties. Protams, kā, ja grib izlikt kaut kur enerģiju, tad izlikt tās sakrājušās emocijas. Protams. Bet mēs runājam, lielākoties tas ir savstarpējās attiecībās, komunikācijā vienam ar otru.
Tur es teiktu, nu, vai tas ir darbs, ja, biznesa, projekti, kultūra, jebkuru jomu mēs varam paņemt. Protams, ka tur ir svarīgi šīs vadīt, ja, emocijas un būt gudram. Nu, lūk, un kas vēl ir svarīgi, ir šis ceturtais, ir jādzird otrs. Un te mēs nonākam pie empātijas. Ieklausies ar sirdi, tā skaisti nodefinē. Ja? Un te ir vairākas lietas, ko pats es arī mācu, un, protams, esmu arī pats apguvis. Pirmais ir, jo empātija šūpuli nerodas. Tas nav tā, ka tu piedzimi uzreiz empātisks vai empātiska, uzreiz līderis, un ir tā līderība, protams, ka nē. Tāpēc tā empātija arī ir jātrenē. Un viens, kā to darīt, ir klausīties, dzirdēt, aktīvā klausīšanās, ka tu koncentrējies sarunas laikā uz runātāju, tu dzirdi šo cilvēku, ja? Tu ieklausies ne tikai viņa vārdos, bet arī viņa emocionālajā tonī, tu redzi viņa mīmiku, tu redzi viņa žestus. Tā kā šis ir ļoti svarīgi. Un, protams, kā precizējies šie jautājumi, uzdod jautājumus, precizē, izzini. Ja? Jo tad tu izpratīsi otru cilvēku, un tad tu, protams, arī apliecinās, ka tu viņu dzirdi, ja? Tu viņā klausies, un svarīgi uzdot šos te atvērtos jautājumus. Un vēl viens svarīgs faktors ir iejusties otra cilvēka vietā, un šie jautājumi ir labi priekš sevis, ja, pajautā, bet kā es justos šajā situācijā? Ja? Kas man būtu svarīgi? Jo šis vingrinājums palīdzēs tev paraudzīties uz notiekošo no citas daudz tādas iejūtīgākas perspektīvas. Kā es saku, un arī mācu, vienmēr ir svarīgi paskatīties no dažādiem aspektiem, paskatīties no dažādām pusēm, paskatīties no dažādām perspektīvām. Tas ir vairāk kā svarīgi. Ne tikai saistībā ar emocionālo inteliģenci. Nu, lūk, tā kā izgājām cauri visiem šiem 4 posmiem, katrā no tiem es tev iedevu konkrētas lietas, ko darīt un kā darīt. Ja, tā kā ņem, un ar šo jau tu vari sākt strādāt. Nu, lūk. Bet ir vēl 5. lieta, ir šī atgriezeniskā saite, jo ir bieži vien, ka mēs paši neieraugam, kā mēs runājam, kā mēs uzvedamies. Un īsti neviens mums arī nepasaka. Un mēs zinām iemeslus, kāpēc. Tāpēc te paņem iniciatīvu savās rokās, uzrunā kādu draugu, labu draugu, ja, vai paziņu, vai pat kolēģi, ja. Ja ir labas attiecības ar vadītāju, tad kaut vai vadītāju, un lai šis cilvēks tev iedod atgriezenisko saiti par to, kā tad tu komunicē, kā tu uzvedies tad, kad ir kaut kāds spiediens, kā tu rīkojies tad, kad, piemēram, tu saņem kaut kādu asāku reakciju vai iebildumus vai kritiku. Ja? Nebaidies, bet tev ir jābūt gatavam, ka tu to uzņemsi bez kaut kādas aizsarga pozīcijas, ka tu uzreiz nemetīsies virsū šim cilvēkam. Tev ir jābūt gatavam šim, ka tu patiešām gribi dzirdēt to, ko tas cilvēks tev saka. Bet vēl ir svarīgi, ka tas cilvēks, kas tev dod to atgriezenisko saiti, ka viņš tevi labi pazīst un ka viņam var uzticēties un ka viņš būs godīgs, objektīvs. Ja? Tā kā šis arī ir vēl viens posms, vēl viena prasme, vēl viena iniciatīva, ar ko pastrādāt un ko apgūt. Nu, lūk, parunājam par iegūmiem. Kādas tad ir priekšrocības ikdienā, darbā, ja runājam par emocionālo inteliģenci, par to, ja tā tiek apgūta? Viennozīmīgi stiprākas attiecības. Un es runāju ne tikai par attiecībām ģimenē, ja, starp 2 cilvēkiem, es runāju par jebkurām attiecībām. Ja? Koleģiālām, darba attiecībām, biznesa attiecībām un tā tālāk. Ja? Jo cilvēki, kuriem piemīt emocionālā inteliģence, viņi veido daudz ciešākas un veselīgākas attiecības, jo viņi pirmkārt saprot sevi, viņi vada, viņi ir gudri savās emocijās, un viņi, kas ir ļoti svarīgi, saprot arī citus. Mazāk stresa,
vairāk labsajūtas, un viennozīmīgi te mēs runājam par labu mentālo un fizisko veselību. Nu, lai gan mentālā veselība ietver arī fizisko veselību. Ja? Šis ir būtiski. Vēl pāris ieguvumi ir panākumi darbā, jo 90% no visizcilākajiem, profesionālākajiem, veiksmīgākajiem darbiniekiem viņiem piemīt augsts emocionāls inteliģences līmenis. Viņi labi sadarbojas komandā, viņi risina konflikts, viņi ir uz risinājumiem vērsti. Ja? Viņi spēj pielāgoties pārmaiņām, un šajā laikā šī pārmaiņu vadība ir ļoti, ļoti svarīga. Tā kā lūk, ķer vēl vienu iegūmu, nu, tā kā papildus motivācija, kāpēc būtu vērts apgūt emocionālās inteliģences prasmes. Un, protams, līderība. Ja? Te varbūt vairāk ir stāsts par komandu, uzņēmumu vadītājiem, projektu vadītājiem un tā tālāk, bet līderiem ir jāpiemīt un jābūt prasmēm, ja mēs runājam par emocionālo inteliģenci. Jo tā ir efektīvāka vadība, tā ir lieliska komandas atmosfēra. Tas ir garants zināmā mērā izciliem panākumiem un izciliem rezultātiem. Nu, lūk, un tev ir jautājums no manis, vai tu esi gatavs trenēt savu emocionālo inteliģenci? Es jau redzu atbildes jā, kāds teica nē. Ok, labi, joks. Sāc šodien. Izvēlies vienu no 5 soļiem, bet es gan teiktu, sāc secīgi. 1, 2, 3, 4, nu, tas 5. kā papildus. Ja? Un sāc praktizēt. Kaut vai tūlīt pēc šīs prezentācijas, pēc šī video noskatīšanās, spēr pirmo soli un sāc praktizēt šo pirmo posmu. Steiga te nav draugs. Ja? Esi pacietīgs vai pacietīga, jo patiesībā emocionālā inteliģence tas ir ceļojums. Tas ir ceļš visa mūža garumā. Nepārtraukti jādomā, nepārtraukti jāstrādā, jāpiedomā. Jā. Bet, protams, ka tad, kad kopumā tu esi apguvis emocionālo inteliģenci kā tādu, jā, šo gudro vadību, tad, protams, ka pēc tam jau ir tikai tādas sīkumi, tādi nieka elementi, pie kuriem šad tad ir jāpiestrādā. Nu, lūk. Un, protams, ka vēl, kas ir svarīgi, novēro izmaiņas. Skaties, kā bija pirms tam, un skaties, kas mainās pēc tam, kad tu apgūsti vienu posmu, otru, 3, 4, un tu patiešām ieraudzīsi labākas attiecības. Es vēlreiz uzsveru dažāda veida, ja? Mazāk stress un lielāka panākuma. Nu, es izvilku tā kā galveno. Ja? Un ieguldoties sevi, veltot laiku sev, ja, un savās emocionālajās prasmēs, tu iegūsi harmoniskāku un apzinātāku, kvalitatīvāku, laimīgāku, motivētāku savu dzīvi. Tā es varētu turpināt. Tāpēc es novēlu, lai tavs ceļojums patiešām sākas, lai patiešām tas izdodas, kas ir svarīgi, lai patiešām tu pats to vēlies, iet šo ceļu, lai tu pats vēlies apgūt šo prasmu vai pati. Ja? Un teikšu, paldies, ka veltīji laiku, paldies, ka noskatījies, paldies, ka iepazinies ar to, kas ir emocionālā inteliģence un kā to apgūt. Aicinu sekot vienkāršības gan šeit, YouTube kanālā, gan citur sociālajos tīklos, lai zināmā mērā nepalaist garām jaunākos video, ja, par personīgo izaugsmi un ne tikai. Un aicinu komentēt, nu, ja mēs runājam par emocionālo inteliģenci, kā tad tev ir gājis. Ja? Iekomentē, kuru varbūt no 5 soļiem tu sāksi praktizēt pirmais. Vari arī pēc tam iekomentēt, kā tad tev sokas, ja? Kāda ir tava pieredze. Varbūt, ka ir kaut kādi jautājumi, kas tev rodas. Tātad, laiks sev kopā ar vienkāršības.